Prasība analīze ir pirmais posms programmatūras izstrādes procesā, un tā galvenais mērķis ir noskaidrot pasūtītāja prasības pret programmatūras produktu. Prasības ir sistēmas funkciju, ierobežojumu un raksturojumu apraksts. Tās nosaka, kādai ir jābūt sistēmai un kas tai ir jādara. Programmatūras produkta kvalitāte un tālāka izmantošana ir lielā mērā atkarīga no prasību kvalitātes. Prasība analīze ietver 4 pamata procesus. Pirmais – klientu identificēšana. Pirms uzsākt prasību iegūšanu, ir jānosaka tie cilvēki no pasūtītāja puses, no kuriem prasības tiks iegūtas. Parasti tie ir cilvēki, kurus tiešā vai netiešā veidā ietekmēs izstrādājamā programmatūras sistēma, piemēram, datu ievades operatori, administratori un citi. Nākamais solis – prasību iegūšana ietver ciešu sadarbību ar iepriekš identificētajiem pasūtītāju pārstāvjiem, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku informāciju par sistēmu, it īpaši tās funkcijām, raksturojumiem, saskarni ar citām sistēmām, darbības ierobežojumiem un darbības vidi. Prasību iegūšanai izmantot tādas metodes kā klientu intervēšana, semināru organizēšana, aptaujas, līdzīgu programmatūras produktu izpēti un esošās dokumentācijas analīzi, kā arī citus. Kad prasības ir iegūtas, tiek veikta to analīze. Analīzes laikā prasības tiek dalītas radniecīgās grupās un tiek noteiktas to prioritātes, kā arī tiek identificētas tās prasības, kas konfliktē savā starpā, un tiek pieņemts lēmums, kā šos konfliktus risināt. Un visbeidzot, prasības tiek ierakstītas īpašā dokumentā, kuru sauc par programmatūras prasību specifikāciju. Lielāko daļu darba prasību analīzes posmā paveic sistēma analītiķis. Sistēma analītiķa galvenais pienākums ir noskaidrot pasūtītāja vēlmes, definēt prasības pret programmatūras produktu un nodot tās tālāk citiem projekta komandas dalībniekiem. Tas ir projektētājiem, programmētājiem, testētājiem, viņiem saprotamā valodā un formātā. Sistēma analītiķis ir tāds kā tulks starp programmatūras produkta pasūtītājiem un izstrādātājiem. Sistēma analītiķis programmatūras izstrādes projektā izpilda šādus uzdevumus. Analizē klienta uzņēmuma darbību un tajā jau izmantotos IT risinājumus. Plāno, sagatavo, vada intervijas ar pasūtītājiem, kā arī apkopo interviju rezultātus. Iegūst un apraksta prasības pret programmatūras produktu, izmantojot šim nolūkam speciālas metodikas un rīkus. Izstrādā programmatūras sistēmas prasību specifikāciju, organizē un vada pakļauto cilvēku grupas, kā arī sniedz konsultācijas darba kolēģiem, projektētājiem, programmētājiem un testētājiem. Sistēma analītiķim arī jāsako līdzi tam, kā attīstas informāciju tehnoloģiju nozare, lai spētu piedāvāt klientam mūsdienīgus risinājumus. Lai gan sistēma analītiķis galvenokārt darbojas prasību analīzes posmā, tomēr arī citos posmos viņam ir jāsako līdzi sistēmas attīstībai, lai kontrolētu un nodrošinātu programmatūras sistēmas izstrādi atbilstoši pasūtītāja prasībām. Lai veiktu savus pienākumus, sistēma analītiķim ir jābūt dažāda līmeņa teorētiskām un praktiskām zināšanām dažādos IT nozares virzienos. Viņam jābūt prasmei strādāt ar IT nozares standartiem, speciālo tehnisko literatūru un pieņemto terminoloģiju. Sistēma analītiķim ir jābūt izpratnei par to sfēru, kurai tiek izstrādāts konkrēts programmatūras produkts, piemēram, par medicīnas iestādes darbību vai bankas darbību. Viņam jābūt lieliskai komunikācijas prasmei, jāzina un jāprot pielietot intervēšanas metodika un prasību iegūšanas metodes. Viņam jāprot domāt abstrakti, izmantot radošu pieeju, lai rastu risinājumu tam, kādam ir jābūt programmatūras produktam, kā arī jāprot izmantot
dažādas diagrammas un schēmas, lai attēlotu programmatūras sistēmas struktūru un funkcijas. Sistēma analītiķim jāspēj efektīvi strādāt gan pastāvīgi, gan sadarboties ar citiem kolēģiem un pasūtītāju. Papildus jābūt arī labām svešvalodu, vismaz angļu valodas zināšanām, lai veiktu pārunas ar pasūtītāju, rakstītu dokumentāciju un lasītu tehnisko literatūru. Programmatūras izstrādes gaitā sistēma analītiķis cieši sadarbojas ar pasūtītāju, kā arī sniedz konsultācijas citiem projekta komandas dalībniekiem vai vada to darbību. Un sistēma analītiķa galvenie darbības rezultāti ir interviju protokoli un programmatūras produkta prasību specifikācija. Programmatūras prasību specifikācija ir pirmais formālais dokuments programmatūras izstrādes procesā, un uz to vēlāk atsaucas citi dokumenti, tā skaitā projektējums un testēšanas dokumentācija. Tas ir dokuments, kam ir noteikta struktūra un kas detalizēti un precīzi apraksta prasību analīzes posmā iegūtās prasības. Šis dokuments ir komunikācijas līdzeklis starp sistēmas pasūtītāju un programmatūras izstrādātājiem, kā arī pamats līguma noslēgšanai starp minētajiem dalībniekiem. Prasību specifikācija satur gan funkcionālās, gan nefunkcionālās prasības pret veidojamo programmatūras sistēmu. Funkcionālās prasības apraksta dažādas funkcijas, piemēram, aprēķinus vai datu apstrādi un dažādas citas darbības, kas sistēmai ir jāveic. Savukārt, nefunkcionālās prasības apraksta dažādus ierobežojumus gan izstrādājamai sistēmai, gan arī pašam programmatūras izstrādes procesam. Nefunkcionālās prasības var iedalīt 3 kategorijās. Pirmā – prasības pret produktu, kas definē dažādus izstrādājamās programmatūras sistēmas raksturojumus, piemēram, drošumu, ātrdarbību, pārnesamību starp dažādām platformām un citas. Otrā grupa – prasības pret izstrādes procesu ir saistītas ar programmatūras izstrādē izmantojamajiem standartiem, programmēšanas vides izvēli, dokumentāciju, kas jānodod kopā ar produktu un citiem. Un trešā grupa – ārējās prasības ietver sevī tādas prasības, kas apraksta sistēmas saskarni ar citām sistēmām, dažādas likumdošanas prasības, prasības pret datu aizsardzību un privātumu. Latvijas valsts standarts prasību specifikācijas rakstīšanai iesaka šī dokumenta struktūru. Pirmā daļa – ievads. Šī nodaļa apraksta prasību specifikācijas nolūku un to cilvēku grupu, kam tā ir domāta. Identificē programmatūras produkta nosaukumu un īsi paskaidro, kas šim programmatūras produktam ir jādara, kā arī apraksta programmatūras produkta lietojumu. Vispārējais apraksts otrā daļa apraksta sistēmas sadarbību ar citām sistēmām, ja tāda ir. Šeit arī dod kopsavilkumu par sistēmas funkcijām, uzskaita raksturiezīmes, kas raksturo programmatūras sistēmas lietotāju. Un visbeidzot, trešā daļa – specifiskās prasības ietver visas funkcionālās un nefunkcionālās prasības, kādām ir jāatbilst veidojamajam programmatūras produktam. Katru funkcionālo prasību definē aprakstot tās mērķi, ievaddatus un izvaddatus, kā arī visas operācijas, kuras funkcija izpilda ar ievaddatiem, lai iegūtu izvaddatus. Tehniskās dokumentācijas izstrādes speciālists, jeb dokumentētājs, palīdz izstrādāt programmatūras sistēmas prasību specifikāciju, projektējumu, lietotāja ceļvežus, produkta aprakstus un citus dokumentus. Dokumentētāji projektē, izstrādā, uztur un atjauno programmatūras produkta dažāda veida tehnisko dokumentāciju un darbojas visos programmatūras izstrādes posmos. Tehniskās dokumentācijas izstrādes speciālista pienākumi ir informācijas par programmatūras sistēmu apkopošana un analīze,
Tehniskajā dokumentācijā ietilpstošo dokumentu struktūras un formāta izstrāde un dokumentu izstrāde un nepieciešamības gadījumā arī modifikācija sadarbībā ar citiem programmatūras izstrādē iesaistītajiem. Lai paveiktu savus pienākumus, dokumentētājam ir jābūt zināmām zināšanām un prasmēm. Viņam jābūt augsta līmeņa rakstīšanas prasmei, jāspēj domāt analītiski un izklāstīt informāciju loģiskā un strukturētā veidā. Viņam jābūt dziļām zināšanām IT jomā, īpaši tajā lietotajā terminoloģijā. Un šim speciālistam jābūt prasmei vizualizēt informāciju, izmantojot dažādu veidu attēlus, grafikus, diagrammas, kā arī jāspēj izmantot specializētus rīkus, piemēram, teksta redaktorus, elektroniskās tabulas un publicēšanas programmatūru. Tehniskās dokumentācijas izstrādes speciālistam ir jāspēj efektīvi un patstāvīgi strādāt komandā un sadarboties ar citiem kolēģiem un arī pasūtītāju. Viņam tādēļ ir nepieciešamas lieliskas komunikācijas prasmes, kā arī jābūt labām svešvalodu, vismaz angļu valodas zināšanām. Tehniskie dokumentētāji galvenokārt sadarbojas ar sistēmu analītiķiem, programmētājiem un testētājiem.